Kāpēc affiliate marketings ir viena no labākām lietām, kā pelnīt naudu no reālās nulles un pat nevajag nekādu personisku sociālo tīklu? Ja kā strādā vispār affiliate marketings? Kas tas tāds ir? Daudz saka, es gribu pelnīt godīgi, es gribu šito, un viss forši, protams, tu visu var saprast, ja cilvēkiem ir principi. Un affiliate marketings ir ļoti legāls vispār, principā visā pasaulē, un tas ir tāds princips, ka tu esi pieaicinājis cilvēku un lietotāju vai klientu kaut kādam pakalpojumam vai kaut kādam produktam, un tu vienkārši saņem vai nu mūžīgu, vai nu kaut kādu laika ierobežotu procentu no tā, ko tas cilvēks turpina izmantot un ko viņš turpina maksāt. Un bieži vien cilvēki sajūta, tā kā, piemēram, tai pašā Bybitē, es esmu atvedis tur 30,000 cilvēkus ar laiku un esmu nopelnījis tur miljonus un miljonus dolārus un turpināšu tos pelnīt, kamēr tie cilvēki tur paliek, kaut ko izmanto, tur kartiņas, tur trading terminālu un tā tālāk. Tā kā, labi, tas var izklausīties sarežģīti, bet īstenībā, ja tur ir tā stratēģija, kur iekšā game changer būs, tas viss ir ļoti elementāri. Teiksim, kā tas strādā ar to stratēģiju, kur jums pat nevajag, lai jums būtu sociāli tīkli. Viss sāko, tev jāiegulda naudu, tev ir jābūt tur followeriem, tev ir jābūt populāram. Nu, protams, tas ir viens no variantiem, kā to var darīt, un, teiksim, es arī daudz gadus strādāju pie sava Instagram un kā pie mana personāla brenda. Jā, to var darīt, bet tas nav nepieciešams. Man ir ļoti daudz paziņu, kuri vispār neizmanto pat savu seju affiliate marketingā, un viņi pelna arī miljonus dolāru. Tā ir pavisam atsevišķa stratēģija, kurā ļoti labi strādā, jo pārsvarā tie brendi, kuri ļoti labi ir izauguši uz affiliate marketinga, jo affiliate marketings tas ir kā jebkurš cits marketings, tas ir vienkārši viens no marketinga formātiem, vienkārši viņš ir domāts tādā veidā, ka jebkurš cilvēks var palikt pa partneri un viņš var sadarboties ar brendu un tādā veidā veidot tam marketingu un saņemt kaut kādu lifetime komisiju vai, principā ļoti reti dot kaut kādu lifetime komisiju. Tas pats Event Horizons un Game Changers, viņš dos lifetime komisiju un lielu komisiju, ka cilvēki reāli varēs mainīt savu dzīvi un pasīvi reāli pelnīt bez nekādām investīcijām, kriptovalūtām un tā tālāk. Un tālāk, ja viņš gribēs tur attīstīties tālāk un jau to naudu multiplicēt vai prezervēt, tad jau lūdzu tur kripto akcijas un tā tālāk. Bet tagad atgriežamies pie affiliate marketinga. Ir stratēģijas, piemēram, tā pašā Game Changerī būs pilnas stratēģijas, kā vienkārši izmantojot nevis savu seju un tur savu kontentu tā tālāk, kas arī ir welcome, jūs varat to darīt un tas arī labi strādās, bet var izmantot dotu kontentu. Tā kā jūs vienkārši izmantojat algoritmu. Jo tagad dzīvē viss ir algoritmos. Tradings ir savos kaut kādos algoritmos, marketings ir algoritmos. Tā visa dzīve jau ir vienkārši kaut kāds matrix, ka viss ir reāli vienkārši cipari. Un kad jūs saprotat, ka kaut kādi algoritmi un kā kaut kādi cipari strādā, tad jums paliek vienkārši vieglāk izrauties no tās žurku sacensībām, kur jūs pelnat 3 eiriku stundā par izpildīto darbu. Tas vienkārši nav forši jau sen, tas nav populāri, un pat jauni cilvēki, kuriem ir smadzenes, jau sen tādu huņu nenodarbojas. Jo viņi saprot, ka tur nekādu skēlu nevar dabūt, inflācija aug, algas neaug, un vienkārši tā sistēma ir pilnīga grabaža un pilnīgais sūds. Un ar to kontentu, piemēram, ir algoritmi, piemēram, Instagramā ir bišķiņ savādāks algoritms nekā, piemēram, TikTokā. TikTokā, laikam es teikšu, ar Instagram, visur var arī kaut vai tur YouTube shortsos, jebkur var pelnīt ar affiliate marketingu, izmantojot citu cilvēku kontentu vai brenda kontentu, tā tālāk, kas tiek dots, vienkārši saprotot stratēģijas un to pareizo vispār algoritmu, kā to visu darīt. Tad jebkuros sociālos tīklus var izmantot arī YouTube shortsus un pašu YouTube, un tur daudz ko vispār, un fórumus un tā tālāk. Bet te ir pats galvenais ir saprast, kā strādā algoritms, un kā, teiksim, jūs pa vienu dienu varat uztaisīt 20 dažādas accounts te pašā TikTokā, jūs pareizi to izdarīsiet, un kā tas saka, pareizi uzsildīsiet to TikTok accountu. Tālāk viņu reāli var izmantojot citu cilvēku kontentu, un ja jums ir minimālākās iemaņas, kā apstrādāt kontentu, un tas, piemēram, arī Game Changer iekšā būs, vienkārši tikai debīls nevarēs to darīt, vienkārši bērns tur varēs visu saprast ar mūsu instrukcijām un tā tālāk affiliate marketinga ziņā un visos citos 20 tematos, kuri būs iekšā Game Changerī. Un tad, izmantojot algoritmu, taisot vienkārši fermu no dažādiem accountiem uz dažādiem tematiem ar dažādiem call to actioniem, tā saucamajiem, iziet uz kaut kādiem 1000, 2, 3, 4, 5, 10, 20 štukām mēnesī, pat 3, 4, 5 mēnešiem, vienkārši ieguldot neko, tikai savu laiku, vakarā, gribu,
savienojot kopā ar kaut kādu universitāti vai ar ja jums tagad ir darbs, jūs kaut kur strādājat, to visu var apvienot. Un kad jūs redzēsiet, kad pat affiliate marketingā var pelnīt reāli ļoti lielu naudu, un to var pelnīt pat pasīvi, jo jūs no sākuma pastrādājat, un tālāk jau tas viss notiek pasīvi. Vot, jūs sapratīsiet, ka jums tā vispārējā sistēma vienkārši nahuj nav vajadzīga.